Mums ir liels prieks, ka jūs esat visi šeit. Tiešām liels prieks, kāpēc? Tāpēc, ka es kaut kā nedaudz saprotu, kādu darbu jūs darat. Un patiesi cieņu gribētos jūs visiem parādīt. Un tieši tāpēc mēs vēlējāmies, lai jūs apnākat, tieši tāpēc mēs vēlējāmies jūs iepriecināt. Un mēs centīsimies paturēties pie tās programmas, ko mēs esam jums iedevuši. Es ceru, ka jūs visi esat viņu redzējuši. Ir tā? Jā. Viss ir kā skaidrs. Šajā vietā mēs varam atvērt Dieva vārdu, mēs varam atcerēties, ka mums ir ļoti tuvs saites ar mūsu vecākiem. Un kā mums ir ģimenē tēvs un māte, tā arī mūsu debesīs ir tēvs. Un šeit lasu no 92. Dāvida dziesmas. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārtam, tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību un naktīs tavu uzticību. Ar desmitstīgu cītaru un arfu, ar cītaru smaigajām skaņām, jo tu, kungs, mani esi iepriecinājis ar savu darbu. Es gavilēju par to, ko tava roka dara. Un arī mēs varam pievienoties tai slavai un pateicībai, kuru Dievs pieņem no saviem zemes bērniem visā plašā pasaulē. Un arī šajā brīdī mēs varam nākt Dievu priekšā lūgšanā. Kam iespējams varam piecelties. Mūsu mīļais un godājamais Tēvs debesīs. Kunga Jēzus Kristus vārdā. Mēs nākam pie Tevis lūgšanā. Mēs pateicamies Tev par mīlestību, ar kādu Tu mūs esi uzlūkojis, sargājis, vadījis. Mēs pateicamies, kad Kungs Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē, un Viņš nāca mūs visus pulcināt kopā, lai, kad tas būs pēc Dieva prāta, mūs vest uz Tēva mājām. Mēs pateicamies, ka šajā brīdī varam no savām sirdīm Tev pienest slavu un godu un nāc mūsu vidū, lai Tava klātbūtne mūs svētī un iepriecina. Jēzus vārdā par to lūdzam un pateicamies. Āmen. Āmen. Amen.
ne tikai mūs ir izglābis, bet viņš mūs ir nosaucis par kaut ko. Un Dievs mūs ir nosaucis par saviem bērniem. Un cik tas ir brīnišķīgi un jauki. Un ne tikai par bērniem. Vēl labāks vārds ir ķēniņa bērniem. Un dzirdēsim dziesmu. Esmu ķēniņa bērns. Stop.
dažus jauniešus, kurus slavēs Dievu ar dziesmu. Thank
lieka roku zeltu. Tavs prāts
Un tagad kādu brīdi paklausīsimies, ko mums Bībele ir teikt. Vai mēs esam paskatījušies, cik daudz grāmatu ir Latvijas Nacionālajā bibliotēkā? Statistika droši vien dod noteiktu informāciju, bet man ir jautājums, kur bija vis tā vērtīgākā grāmata, kur pirmo uz turieni nogādāja? Atceramies, ka tā bija Bībele. Un mēs atceramies, kādas skaņas iepriecina mūsu Latvijas iedzīvotājus katru rītu. Himna, jā. Un himna iesākās ar vārdiem mūsu dārgo tēvi. Un šajā vietā mēs varam sacīt, ka Dievam pieder visa zeme un pieder katrs cilvēks. Jo Bībelē Ieva grāmatā ir tādi vārdi, kas ir cilvēks? Kad tu to tik augstu cel, un tu viņam esi pievērsis savu sirdsprātu un savu acu zīles. Pēc vairākiem gadu simteņiem piedzimst Dāvids. Izraēļa ķēniņš, kuru mēs pazīstam no vēstures. Un viņš arī uzdod šo jautājumu. Kas gan ir cilvēks, kad tu viņu piemini? Un cilvēka bērns, kad tu viņu uzlūko? Kas gan ir cilvēks? Kas esam mēs? 139. psalmā viņš saka, kungs, ar tādu uzrunu. Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Vai mēs pazīstam arī savus vistuvākos cilvēkus ģimeni? Mēs domājam, ka visu mēs pazīstam pēc izskata, pēc balss tembra, to nevar sajaukt. Bet vai mēs pazīstam, kas ir mūsu bērnu sirdīs? Kādreiz mēs domājam, tāda neparasta lieta. Neviens ģimenē nav ar tādām dotībām, tādām spējām, ne vectēvs, ne vecvectēvs, bet bērnam pēkšņi parādās gleznotāja talants, citam parādās muzikantu spējas, un cits ir matemātiķis, cits ir valodnieks. Brīnums notiek. Un Dāvids saka tālāk, tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jā, tu zini visus manus ceļus. Ir ceļi un ir neceļi. Un kad mēs atceramies savas bērnības dienas, vai kā mūsu vecākiem vajadzēja mūs piebrīdēt, lai mūs pamācītu, lai teikt, tur tu vari iet, tur tu vari darboties, bet tajā vietā gan tu neeji. Un cik reizes viņi mūs ir pasargājuši no lielām nelaimēm. Jā, Dāvids saka, tu esi ap mani no visām pusēm,
Tu turi savu roku pār mani, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Arī mēs reizēm gribam pateikt kādu labu vārdu. Un tad mums ir vēlme, lai atrastu īsto brīdi. Un tad, kad mēs sajūtam, ka ir tas labais brīdis, otru uzrunāt, iepriecināt, tad arī mums pašiem ir prieks, kad mēs redzam otru sejā smaidu. Vārds ir sasniedzis sirdi. Un tāpēc Dāvids saka, ka šī aciņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es to nevaru saprast. Cik dārgas ir man tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums. Jā, šajā pasaulē ik viens cilvēks nes Dieva līdzību. Jo kā Bībeles pirmajās rindās lapusē ir teikts, kad Dievs ko darīja? Dievs radīja cilvēkus. Viņš teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tātad mēs nesam Dieva līdzību. Vai Dievs pirmajā mirklī radīja veselu tautu? Viņš radīja tikai vienu cilvēku, Ādamu. Un ko tad viņš pamanīja? Viņš pamanīja, ka vienam ir tā savādāk ap sirdi, bet kad ir divi, tad ir daudz labāk. Un viņš teica, lūk, es darīšu tev draugu. Kas ir ap tevi? Un pateicoties Jēzus Kristus kā radītāji lielajai gudrībai un tālredzībai, viņš izveidoja divus cilvēkus, kas atbilst viens otrām, kas var viens otru papildināt, iedrošināt un atbalstīt. Mūsu Dievs sirdīs ir ielicis ilgas, un šīs ilgas ir pēc kaut kā laba. Un arī viņa spēks ir tas, kas mūs uztur ikdienas visās mūsu gaitās. Mēs varam jautāt, vai mēs esam vieni. Kādreiz mēs sajūtamies vieni, tas ir pareizi. Un ir daudz cilvēku, kas mums kaimiņos vai tālāk dzīvo, un arī sajūtas, kad viņi ir vieni. Bet patiesībā mēs taču esam brāļi un māsas, sākot no Ādama un Ievas ģimenes. Tikai mēs to esam tā it kā pazaudējuši tajā laika gaitā, dienas steigās. Mēs sakam, jā, tā ir tā ģimene, bet faktiski mēs visi pēc Dieva tēla un līdzības radīti esam viena ģimene, kur Dievs katram ir izveidojis savu plānu. Un vai mēs izjūtam šīs ģimeniskās saites? Jā, par to mums ir vērts padomāt. 4000 gadi pagāja no pasaules radīšanas. Iesākās mūsu ēra. Bet kā mēs sakām? Mūsu ēra kopš Kristus dzimšanas. Šodien varbūt mēs nepieskarsimies kādiem īpašiem pētījumiem par Kristus dzimšanas laiku, bet viņš ienāca šajā pasaulē pie kā? Viņš nāca pie savējiem. Un cik viņu uzņēma, tik viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, atjaunot apzināti saites ar savu debesu tēvu tiem, kas tic viņa vārdā. Un Bībelē ir tādi vārdi Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā un 16. pantā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lai neviens nepazūd.
Un mēs arī lasām 1. Pētera vēstulē, tur ir tādi vārdi: ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Tas ir tā mūsu latviešu tulkojumā. Bet grieķu valodā šis vārds labs ietver daudz ko vairāk. Tas arī var tikt tulkots, kā vienā citā tulkojumā lasu. Esat piedzīvojuši, ja baudījuši, ka Dievs ir žēlsirdīgs, labs, labdarīgs un laipns. Un grieķu valodā ar šo vārdu apzīmē cilvēku, kas pret citiem izturas nesautīgi, iejūtīgi, izturas laipni. Un tieši šīs īpašības raksturo arī Jēzu Kristu. Mūsu debes Tēvs ir žēlsirdīgs. Un Jēzus parādīja šo žēlsirdību pret dažādu raksturu, sabiedriskā stāvokļa cilvēkiem. Viņš šo žēlsirdību parādīja pret pazemotajiem, pret slimajiem, pret vecajiem, pret atstumtajiem, pat arī pret ienīstajiem, pret muitiniekiem un grēciniekiem. Un, protams, viņš sacīja: laidiet bērniņus pie manis, jo tiem pieder debesu valstība. Jā, un katrs vēlējās atrasties jau tuvāk un tuvāk Jēzu. Kāda kristīga rakstniece ir rakstījusi: Jēzus ir parādījis piemēru, lai mēs ietu viņa pēdās un visiem atklātu līdzjūtību, mīlestību un labvēlību. Jēzus, viņš uzrunā vienkārši. Viņš sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādām viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca pa gar to vietu, un to ieraudzījis sasisto, aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tojās viņām, un viņu redzot sirds tam, kas notika? Iežēlojās. Un piegājis viņš pārscēja viņa vātes, ieliedams tajās eļļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu, to aizveda mājvietā un apkopa. Bet otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams: kop viņu, un ja tu ko vēl izdos, atpakaļ nāktams es tev to atdošu. Vai šajā līdzībā mēs varam sevi saskatīt? Tajā pienākumā, kuru mēs labprātīgi izpildām. Arī mēs redzam šos cilvēkus, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Mēs redzam viņu iespējas, mēs redzam, kur ir vajadzīgi pielikt labu roku. Un es lasīju kādu interviju par aprūpes namu, kas ir pavisam netālu Jūrkalnē. Zināt to vietu pie jūras. Tur kādreiz bija skola, aprūpes nams bija Pāvilostā, un tagad šajā tukšajā skolā ir atkal aprūpes filiāle. Un tur bija viena aprūpētāja, kas darbojās, un korespondenti uzdeva viņai jautājumu: vai jūs varat pasacīt, kas ir tās īpašības, ko jūs pamanat šajos cilvēkos? Un viņa sacīja: jā, šie cilvēki ir interesanti. Kad viņi bija iepriekšējā vietā, tur bija apkārt koki, krūmi, bija jūra redzama, bet no šīs skolas logiem ir redzama tikai tukša pļava. Un ziniet, ko šīs aprūpes iestādes vadītājs teica? Mēs tur iekārtosim, mēs tur visu izdarīsim, lai arī jums būtu acīm prieks.
Un viņa sacīja, ka ir cilvēki, kuri ātri aizmirst, ka viņi tikko ir pāēduši. Un viņiem atkal ir interesi, un viņi jautā, māsim, kur ir man ēdienas? Un ziniet, visas tādas interesantas lietas ir. Jā, un ko mēs redzam? Jēzus saka, kurš no šiem cilvēkiem ir bijis tuvākais šim sasestajām? Un atbilde bija vienkārši. Tas, kurš viņam parādīts žēlsirdību. Jā, Dievs ir mūsu radītājs, bet Dievs ir arī mūsu glābējs. Un Jēzus ienāca mūsu vidū, lai izglābtu no mūžīgas pazušanas. Viņš nav pagājis nevienam garām, kas ilgojas pēc atbalsta, līdzjūtības un palīdzības. Un tāpēc Jēzus arī saka šos vārdus, kurus mēs ļoti labi pazīstam. Mateja 11:28. Nāciet šur pie manis visi, bez izņēmuma. Visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es gribu jūs atvieglināt. Mēs kādreiz varam uzdot tādu jautājumu. Kā gan mēs varam sniegt savu palīdzību tā, lai tā patiesi būtu noderīga? Un uz šo jautājumu Bībelē mēs atrodam, kur apostolis Pāvils, kur Matejs saka, un viņi raksta, bet patiesīgi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugdami viņā, kas ir mūsu galva, proti Jēzus Kristus. Tātad sniegt palīdzību, lai tā būtu noderīga mīlestībā. Jo ik viens, kas lūdz dabū, kas meklē atrod, un tam, kas klaucina, taps atvērts. Dievs vēlās, lai visi, kas būs debesīs, būtu tur laimīgi. Un šie cilvēki, Dievs katru no jums sauc pie vārda. Un jums katram ir šī iespēja būt ar viņu kopā ikdienā, kalpojot saviem tuvākajiem, saviem līdzcilvēkiem. Un Bībelē ir tāds aicinājums, esiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Un Bībelē attēlotā pilnība nozīmē viena – būt nobriedušam mīlestības atklāsmē. Un tas ir Kristus raksturs – mīlestība. Jo Dievs ir mīlestība, teikts 1. Jāņa 4:8. Un ja Dieva mīlestība ir tavā sirdī, un ja tu atzīsti, ka tu esi grēcinieks, un tev vajadzīgs glābējs Jēzus Kristus, un tu savu sirdi atdod viņām, tad viņš ir teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal, un jūs ņemšu pie sevis, lai jūs būtu tur, kur es esmu. Mēs varam slavēt Dievu par to, ka viņš ir žēlsirdīgs. Mēs varam slavēt Dievu, kad viņš ir šo žēlsirdību ielicis arī mūsu visu sirdīs. Mēs varam slavēt Dievu par to, ka viņš dod mums spēku kalpot. Un tagad ziema. Vasarā bija vieglāk. Silts laiks, aizskrien, pie otra palīdz. Bet tagad nāk sniegs, ledus, sals, slidens, ceļš. Vai visi var paspēt tik ātri, kā gribētos. Bet tomēr Dievs sirdī ir ielicis apziņu. Man ir jāpalīdz. Man ir jābūt tajā vietā pie tā mīļā cilvēka, kas mani gaida. Slavē Dievu, kad viņš tev dod spēku. Slavē Dievu par to, ka tu vari Bībelē atrast apsolījumus, kas tevi stiprina un stiprina to, kas tevi gaida. Slavē Dievu. Ja mēs lūksim, tad viņš dos. Ja meklēsim, atradīsim. Ja klauvēsim, viņš mums atvērs. Un noslēdzot īsās pārdomas, mēs varam ikdienas augt un veidot un nostiprināt sevī iejūtīgu garu, sirsnīgu, žēlsirdīgu mīlestību.
Un tad, kad kungs nāks otrais uz šo zemi, tad viņš tevi pazīs, un viņš tevi sauks vārdā, un teiks, labi, tu godīgais, uzticīgais kalps. Pie mazuma tu esi bijis uzticīgs, ieeji sava kunga priekā. Un mana lūkšana šodien ir, kungs palīdz man būt žēlsirdīgam un laipnām. Tā, kā tu mani esi mācījis. Āmen. Tagad dzirdēsim dziesmu par upi, par mājām, par dažādām lietām. Jā, lielais mūžīgais Dievs. Un kāds dzejnieks ir teicis tādus vārdus. Tev pieder šī zeme, lielais un mūžīgais Dievs. Tavas saules gaismā
dzīves ceļi mums iet. Tu dāvini dziesmas, dziesmu ir pilna debes. Tu dāvini ziedus, un ziedu pilna ir zeme. Tu esi mums tuvu, stiprais, varenais Dievs. Tava vārda spēkā atplaukst sirdis kā zieds. Tu runā uz katru, kas vien ilgojas gaismas, tu runā uz katru, kā mūžība dārga. Tu lūgšanas klausi, mūsu mīļotais Tēvs, pāri visām bēdām savu mieru tu nes. Tu saulēnos rītos ietiep daļumā zemi, tu vakaros klusos iededz zvaigznes pie debes. Kā lai godinām to, kam pieder debes un zeme? Mēs tā mierīgi dzīvojam mājās, bija vakars, un bija jau tumšs. Un tā pašā laikā, kā cilvēks savās mājās ļoti neuzmanīgi rīkojās ar uguni.
gala beigās mēs dzirdam sirēnas skaņas. Es domāju, nu redz, atkal kādam slikti. Domāju, Dievs palīdz. Bet doma viena izēja ārā paskaties. Es izēju ārā pa durvīm un skatos tādu dzirksteles, veselu tāda vēja pūsma ar dzirkstelēm. Es domāju, nu ir traki. Es tikko piekurināju krāsni. Un es eju, es domāju, jāskatās, tas mans skurstenis tik daudz tās dzirksteles. Tikko es paeju sānis, skatos, kaimiņu māja deg. Un vērš tieši uz mūsu pusi. Nu, es nobijos, es nezinu, kā jūs, bet es nobijos patieši. Un uz ko tad mēs varējām cerēt? Mēs apsam meiteni lūdzām Dievu. Un slavu Dievam! Dievs pasargāja. Dievs pasargāja, jo viņš novirzīja to vēju, kurš gribēja nākt uz mūsu māju, bet viņš novirzīja pa to starpu. Un arī maukšķunas, kas bija turpat blakus, nu, cik metri tur varēja būt starpā? 20 metri. Arī to Dievs pasargāja. Slavu Dievam! Un tāpēc ielūksim vienmēr Dievu līdz visos mūsu ceļos, kur vien mēs iesim. Slavu Dievam! Klausīsimies, Dievs rokas.